Mans vīrs ir inženieris elektriķis, savā specialitātē nostrādājis 21 gadu. Bērni decembrī kļuva par bezdarbnieku. Nu jau ir tik tālu, ka saviem bērniem nespējam nodrošināt pašu elementārāko. Elīze, 39 gadi, Rīga. Viņi ir jauni un darba spējīgi, vienmēr apzinīgi strādājuši un maksājuši nodokļus. Nu daudziem pienākuši grūti laiki, un pats trakākais īsti vairs nevar pabarot bērnus. Tieši šādām ģimenēm, kas agrāk skaitījās pārtikušas, bet tagad izjūt krīzes smago pieskārienu, domāta Ziedot LV Pārtikas banka paēdušai Latvijai. Ir ļoti daudz cilvēki, kuri ir ekonomiskās krīzes dēļ zaudējuši darbu, zaudējuši ienākums, bezdarbnieku pabalsts beidzās un jauna darba nav. Ne tādēļ, ka viņi būtu slīmesti vai sliņķi, bet viņiem vienkārši nav iespējas nopelnīt. 6 gadus strādājot labdarības organizācijā Ziedot LV, meitenes nebija iedomājušās, ka kaut kas tāds ir iespējams. Ļoti dīvaini sajūta arī par to, ka tiešām tie cilvēki, kas mums ir ziedojuši kādreiz, teiksim, labestības dienās iepriekšējās, ka tagad viņiem nav par ko nopirkt maizi. Tā bija tāda ļoti jocīga sajūta par to, ka mēs sapratām, ka tas var būt ik viens no mums. Esam jauni un spēcīgi, bet mūsu rokas nevienam nav vajadzīgas. Dzīvojam no vecāku palīdzības. Atkal jau atceramies vecos skolas laikus, kad mammas un tēti deva naudu. Dīvaini un nožēlojam, ka kabatas nauda jālūdz 30 gadu vecumā. Uldis no Jaunpiebalgas. Pārtikas banka ir apņēmusies palīdzēt 10 000 ģimeņu visā Latvijā. Tās 6 mēnešu garumā var saņemt pārtikas pakas, kuru vērtība ir 8,5 latu. Šo pārtikas palīdzību var saņemt tie iedzīvotāji, kuri darbu zaudējuši kopš 2008. gada vasaras, tātad krīzes dēļ. Bezdarbnieku pabalsts ir beidzies un jauns darbs nav atrasts. Un ģimenē ir bērni. Mēs gribam palīdzēt tieši tiem. Tātad tiem, kas ir maksājuši nodokļus un tagad palikuši gandrīz bez nekā. Jau vairākus mēnešus darbojas ziedojumu tālrunis 900 6488. Ar vienu zvanu tiek ziedots 1 lats pārtikas iegādēji krīzes skartajām ģimenēm. Tātad tikai ar 9 zvaniem pietiek, lai 4 cilvēku ģimene ar pašu nepieciešamāko nodrošinātu uz mēnesi. Un tur iekšā 17 dažādi produkti. Produkti, kas ir ilgi glabājami, nebojājas un kuriem pietiekami liela uzturvērtība. Mēs ar bērniem bijām jau gandrīz nedēļu dzīvojuši bez cukura, arī makaroni, putrājumi, pārslas biezputrai bija jau labu laiku beigušās. Vīrs palīdzēt nevarēja, jo pats jau nedēļu Nīderlandē iztika no kartupeļiem viena. Tad vakarā man piezvanīja un teica, ka nu pat pienākušas pirmās pārtikas pakas, kas bērniem bija par prieku, kad pakojām ārā makaronus, cukuru un visas pārējās lietas. Indra no Saldus rajona. Kopš oktobra visā Latvijā ir izdalīti gandrīz 6000 pārtikas paku. Bet tas ir daudz par maz iepratīm tam, cik daudz cilvēku nāk. Tāpēc pārtikas bankai ir nepieciešams ikvienas atsaucīgas sirds atbalsts. Palīgā saucieni no dažādām Latvijas malām atskan visu laiku. Mums bija ienākusi viena māmiņa, kura tieši pirms Ziemassvētkiem, viņa saka, ka viņi grib pieteikties palīdzībai. Mēs sakam, jā, lūdzu pieskieties, nākamās palīdzības dalīšana būs janvārī. Viņi mums saka, ziniet, 8-gadīgais puika, 4 dienas guļ uz gultas, jo viņam nav spēka. Viņš ēd tikai, alus pārlietas ar ūdeni. Un tas, ko mēs tad darām, mēs taisam savus makus arī vaļām, skrienam uz blakus veikaliem. Nav viegli tikt galā ar kauna sajūtu un ar izstieptu roku doties uz labdarības organizāciju. Vēl grūtāk ir saņemt atteikumu un atgriezties mājās ar sāpošu sirdi. Es nevaru iedomāties, ka kāds varētu Latvijā 21. gadsimtā būt neēdis. Tas nav pieļaujami. Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.